Mēs esam pie Bauskas Kaucvindas muižā. Šitā te ir Kaucvindas muiža, re, vēl rakstīts Kaucmindē, burts nokritis. Tur augšā ir Stāķa Ligzda. Šitā kādreiz bija mājturības skola, kurā mācījās manas vecmāmiņas māsa. Te mācīja visādas labas lietas, kā klāt galdus un iekārtot mājas un tādas lietas. Un es pieņemu, ka te droši vien pa centra bija baigi smuki kādreiz iekšā. Tagad te viss, tiemžēl, ir sagruvis. Nu, pussagruvis. Jumts tek. Un tā. Te vairs nav labi. Un tā, ka te abās pusēs ir tādas tā kā cauri, kur var izbraukt ar karieti. Otrā pusē pie tai muižai ir terase. Un šitajā pusē baigs smukais tornītis. Bet es nāku šitā pusi. Tur iekšā gandrīz nekas vairs nav saglabājies. Padomju laikos te bija skola, kas mācīja kaut kādu lauksaimniecību vai kaut tādu. Un te ir diezgan daudz padomju laika apmetumu un tādas lietas, padomju laika durvis. Un tāda man patīk arhitektoniski, tas diezgan smuks skats. Diemžēl jau te ir jumtā liels caurums. Pagrabus var vēl ieredzēt, tur var vēl ieiet iekšā un redzēt velves pagrabu. Un tā. Un mēs te paskatījāmies pa vienu logu, kurš nebija aiznaglots. Varēja redzēt podiņu krāsni. Un redzēt, ka kādreiz te bijis grezni un lepni. Tā mājturības skola bija laikam baigi krutājuma un bieži vecmāmiņa mamma viņas tika pieminējusi. Nu, ka te tā mācīja visādas gudras lietas, kā pareizi adīt un kā pareizi kaut ko citu darīt. Un tā. Un tad pasniedza balvas un tā. Zelta pulksteņus, reku tā podiņa krāsnes. Te diezgan traki tagad izstās. Bet nekāda gleznojuma sienas neredz. Un tā vecās padomju laika tapetes un lielā biezā krāsa. Nu tā, diemžēl diezgan traki sadamolēts. Kaucmindas muiža. Smalka vieta senos laikos.